pielāgojumās summas būs īstais risinājums, lai jūs izveidot pielāgojumu un pietiekami ietilpīgu kabatu, kur ielikt lietu sargu un gumijas zābakus. Tātad mūsu piedāvājums ir dabīgi un īsti materiālu somas, un tas ir somas ar personību, somas, kuras nenogalina, kuru īpašums un unikalitātes slēpjas to materiālā, kas ir dabīgs, īsts, tas ir dabīgs šķiedras vai arī pārstrādāti materiāli, un kurus iespējams pielāgot pašu vajadzībām, kā arī konsultēties ar dizaineru un izveidot īpašs risinājums, kas pasvītro jūsu stilu un atbilst tām vajadzībām, kas tiešām ir aktuāls. Tā. Tas viss ir redzams? Nē, es domāju, ka tas būs kārtībā. Respektīvi, mūsu jaunā uzņēmuma filozofija ir veidotas somas tādas, kas ir atpazīstamas, ir atpazīstamākās tirgu Latvijā ar savu unikalitāti, ka tās ir veidotas no dabīgām šķiedrām un tās neliek ciest dabai, dzīvniekiem un ir atbilstošas zaļā dzīvesveida principiem. Mūsu uzņēmuma misija ir nodrošināt individuālu dizaina somas, aksesuārus, kam ir dažāda funkcionalitāte. Tātad arī datorsomas, arī somas ceļojumiem, turismam un ne tikai. Pēc individuāla pasūtījuma, kas ir draudzīgas dabai. Mūsu klienti, potenciālai klienti, ir personības, kas ciena dabu, personības ar savu individualitāti, kas vēlas paspildināt savu tēlu, kā arī personības, kā jau ik viens, kam ir savas vajadzības, vēlmes un nepieciešamības. Veicot nelielu izpēti, mēs secinājām, ka šis piedāvājums varētu būt aktuāls arī Latvijā, gan kā ekoloģiski, gan kā vietēji ražoti produkti, bet tomēr lielākā daļa pircēju nevēlas par šiem produktiem maksāt vairāk, respektīvi tie varētu būt vidēji 20. Viens no mūsu uzņēmuma mērķiem ir atpazīstamiem sabiedrībā un marketinga aktivitātēm ir divi fokusi. Viens ir interneta vide, otrs ir pilsētu vide. Nestandarta risinājumi, tādi, kas ir piemēroti jauniem un aktīviem cilvēkiem. Mūsu galvenie konkurenti Latvijā ir The Collection un Artberg LV. Tie ir atšķiras būtībā. Diezgan krāsi, jo pirmie ir galvenokārt apģērbu ražotāji, arī atsevišķas līnijās tiek izstrādāti apavi. Un savukārt Artberg LV piedāvā somu konstruēšanu un savu dizaina izveidi. Tomēr, ja Art Collection piedāvā ekoloģiskus produktus, tad otrie piedāvā tikai individuālu dizainu. Un abiem ir ierobežots modeļu skaits, respektīvi var izvēlēties piedāvātos modeļus un tiem pielāgot savus zīmējumus. Un tad tas, kas mums ir nepieciešams, vai arī nākamie soļi. Pirmais ir prototipa izveide, otrais ir pirmās marketinga aktivitātes vai intrigas radīšana par mūsu ienākšanu tirgu. Paralēli tam ir domāšana par starta kapitāla izveidi, piesaisti un attiecīgo investoru piesaisti, kā arī marketinga aktivitāšu veikšanu. Paldies! Paldies jums!